Labdien! 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 Man liekas, ka šādā sastāvā šeit mēs pulcējamies pirmo reizi. Linda, Kristīna, Arturs un Pūce. Mums uz galda šobrīd ir sarunas priekšmets, uz kura ir maska un rakstīts vārds maskas. Un raidījums nonāks pie jums brīdī, kad jau būs arī Latvijā sākusies maskošanās. Un tā maskošanās ir tāda interesanta lieta. Tā ir gan tāda fiziska maska, gan garīgs fenomens. Un tad varbūt kā pie jums abiem ideja par tām maskām atnāca? Mēs rakstījām laika stāstu, 6. grāmatu. Sākam strādāt pie 6. grāmatas pie svilpotāja, par šausmiņām un spociņiem un visu ko tādu, kādas ir mūsu Latvijā dīvainās vietas un dīvainās lietas. Un bija šie paši slēgtie gadi, kuri, paldies Dievam, ir cerams, ka pagājuši uz neatgriešanos. Kad cilvēks esi spaidu kārtā vai nu pats ar sevi vai ar savu tuvāko suņiem, kaķiem un dažiem radiniekiem, un nekur tu netiec, un tad tu urķējies pa arhīviem, tad tu dari visu kaut ko tādu, un tu dīvainā kārtā ļoti daudz domā. Un tad tu domā par visu, kas notiek pasaulē un kāpēc tas tā notiek, un kurš aiz tā viss stāv, un kurš to striķīšus rausta, un kāpēc viņš rausta. Un tā tās maskas arī. Es atceros, ka tā ideja mums radās laukos. Mēs tur kaut kādā ļoti tumšā vakarā. Patiesībā mēs atradām pirmo brainstormu ierakstu no 22. gada, pat no 21. man liekas gada, vēla rudens ap šo pašu laiku, kad mēs jau bijām sākuši kaut ko perināt par šo tēmu. Jā, bija tā, kad mēs sākām rakstīt svilpotāju. Jā, tā bija. Tikai sākām rakstīt svilpotāju, un galvā jau nāca šīs te domas par maskām, par dažādām maskām, par ko arī grāmatā. Un viss es teicu, šis ir jāpieraksta, tas mums būs vajadzīgs. Ja, mēs rakstījām diktafonā, idejas pierakstījām, un tās idejas stāvēja, gaidīja savu īsto laiku. Te nu ir visādas maskas. Ja jūs paši esat gājuši, es Kristīnai arī pajautāšu, un es arī esmu gatava pastāstīt, ja nu kādu interesē. Vai jūs paši esat maskojušies, gājuši čakatās, piedalījušies kaut kādos karnevālos, kur ir nepieciešams aizsegt sevi? Daudz. Es uzaugu, mūsu dzimtas mājas ir Zemgales pusē, un man vecmēmīte bija liela stāstītāja, gan par veciem laikiem, gan tā. Un mūsu pusē, es nezinu, kā jūsu pusē, bet mūsu pusē vēl rēķina tas, labi, sacīsim, tie bija 70. 80. gadi, tad vēl mēdza savējie samaskoties, saģērbties visādos kažokos, uzlikt visādas sakrāsot ģīņus, baismīgus un tādus, un iet budēļos, ķekatās budēļos, kā kurā pusē sauc. Bet jā, mēs arī gājām pie tuviniekiem, pie kaimiņiem, un ilgi tā tradīcija bija, un tagad viņi ir matinīti atmirusi, jo cilvēki ir, līdz ar tehnoloģiju attīstību, cilvēki ir kļuvuši aizvērušies, sacīsim, ciet, bet kādreiz bija riktīgi. Tu varēji 2 naktī iedārdēties lielās ozolkoku mājas durvis, un toreiz čigāni, tā teikt, nevis čigāni kā tādi čigāni, bet čigāni, tie maskotie čigāni un nāk un dancina lāci, protams, neīstu, bet spalvainā kažokā. Un mamma stāstīja arī, un vecmēmīte stāstīja, ka mūsu pusē tā bija tāda ļoti, ļoti iemīļot lieta, un tad puiši, sevišķi, māju puiši, tie tur tik sataisījušies lieli bargi, un tiem jau tās meitas vajag visādi kutināt un čubināt, un tās mūg zem gultas, un tie lien pakaļ, un zem gultas jau ir suns aizbailēm paslēpties, un galā ir pilnīgi jāsga no tā viss. Jā, mēs arī gājām, un arī tad, kad es bērnībā dzīvoju Imantā Rīgā, un tad mums klase bija pietiekoši dūla. Traka klase mums bija. Bet Imanta toreiz taču pilnīgi atšķīrās no pašreizējās Imantas. Klusa, zaļa, forša,
es teiktu, ka ļoti latviski, ja neskaita vienu pleķi, kurā bija, tā teikt, mūsu sadraudzības skola, nevalodā runājošā skola, ja, kuri savukārt, kuras puikas mums meta sniegpikas, kurās iekšā akmeņus un tam līdzīgi, un daudzīja mūsu skolai logus un klases biedriem galvas daudzīpuši. Bet tas ir cits stāsts. Bet vispār, jā, mēs gājām klases biedri pie klases biedriem, tad mums bija daži ļoti mīļi skolotāji. Droši vien tagad to vairs nevarētu izdarīt, dabūt skolotāju adreses, bet mēs bijām izdabūjuši skolotāju adreses, un mēs, zini, Ziemassvētku vakarā gājām pa mājām budēļos. Visādi maskojušies, visādiem plīvojošiem lindrekiem, un visādi bija tāda lieta, jā. Nu, un tā kā es esmu režisori pati, tad man ir nācies daudz gan pasākumus, masku balles rīkot, gan pašai tādās piedalīties, gan televīzijā, gan kultūras namos, gan, nu, visāds. Jā, man ļoti patīk masku balles, patiesībā. Tur arī drīkst kaut ko teikt. Ak tā. Nē, nu, es pēdējo maskošanos atceros tikai no bērndārza laikiem. Tad es biju, mamma uztaisīja zaķa masku ar ausīm. Tolaik jau tam piegāja ļoti tā krietni. Un es biju balts, maziņš, pulkains zaķītis. Tas arī viss, man liekas, rātnes noteikti, jā, es biju ļoti paklausīgs, jā. Jāsaka, es ļoti maz esmu piedalīsies kaut kādās maskošanās. Šobrīd visaktuālākā maskošanās, ko jau Artūrs pieminēja, man saistās ar maniem bērniem, kuriem bērndārzā katru gadu ir vajadzīgas maskas. Tā kā tas man saistās. Kādas šobrīd ir topa maskas? Nu, bērniem. Tagad jau pasaka tā, lūdzu, tavs bērns būs zaķis, tāds kā zaķis, vai vāvere, vai lācis, nu, lielākoties tie dzīvnieki. Nes kāpēc mums tas bija jaungada vakarā, kad mēs visa ģimene sapulcējāmies pie vecmāmiņas. Nu, man droši vien tajā laikā bija gadi 8, 9, 10, es domāju. Un Ziemassvētku vecītis bija vecmāmiņa, un viņu sauc par meža veci. Un es to atceros ar tādām lielām bailēm, jo tas meža vecis nāca daudzīdamies pie logiem, nu tā kārtīgi, visi bērni jau sabijušies, jo, nu skaidrs, tad nu tagad būs. Un viņš nebija ne sarkanā un baltā, nekādā tur svētku tērpā. Viņš bija kārtīgs meža vecis. Pinkains, jā, ar bozi rokās. Un, nu, protams, ka dāvanas jau arī bija līdz, bet žagari arī bija, un mums bija ļoti liels respekts pret viņu. Un nevarēja pazīt, ka tā ir vecmāma? Nē, mums bija respekts, nu kāda vecmāma? Bet budēļu vecim jau arī nav ne zilām, ne sarkanām jābūt, tur jau kā reizi ir tādam. Viņš var būt ar sūnām, viņš var būt tur ar kaut kādiem tur melinājiem apkāries, tāds un tāds bargais vecis. To es tā arī atceros, jā, un kamēr vecmāmiņa bija, tikmēr mums arī bija šie pasākumi brīnišķīgi, jā. Ja es domāju par skolu, tad mēs skolā kaut kad vidusskolā tikai tad, kad paši pēc savas iniciatīvas sākām Mārtiņos, nu, kaut ko mazliet maskoties, nevis maskēties, maskoties, jā, tad vidusskolā, tad gan ne, šad un tad, nu, katru gadu, tātad, nu, reiz 3 gadi, tātad, katru gadu Mārtiņos mēs nācām uz skolu saģērbušies, bet, nu, tad jau vairs nebija, protams, vidusskolā tu vairs neesni zaķītis, kaut gan ne kaķīši bija. Kaķīši bija, bet vairāk bija, nu, tādas tur nāvītes un visādi šitādi te tur kaut kādas kaziņas un nāvītes un lapsiņas un kaut kāda dzīvnieciņa bija, bet nu, tur jau bija tādas kā jau pusauģiem. Man ir sanācis diezgan daudz skolās strādāt periodiski, jā, gan kamēr es studēju, gan pēc tam, un tad man jāsaka tā, ka 90. gadu jaunieši no 2000, sacīsim, starp 8. un 12. gadu, un tagadējiem jauniešiem ļoti atšķirās. Bet fakts kā tāds, ka ja viņus pareizi iegriež, viņiem ārprātīgi patīk šīs masku padarīšanas. Un tur nebūtu neparādās tās šausmas, kas tagad ir riņķī apkārt katrā bodē, ja? Spoki, ķirbi un tam līdzīgi. Un tur tiešām parādījās kaut kur es nezinu, vai tur ierunājās kaut kāda senā balss vai kaut kas tāda, un pēkšņi tu skaties, un ir, jā,
superīgi. Man liekas, ka tajā laikā vēl omams un vectēvi bija vairāk pieejami šajā pasaulē, kad jau vairāk varēja arī pastāstīt, man tā liekas. Mums bija kolosāls biežu sievas ar sārtiem vaigiem un ar bietēm nokrāsotiem, nevis ar ķīmiskajām krāsām, bet ritīgi ar bietēm, tādi burkāni veči apkārušies ar burkāniem un tādi, skaisti bija tādas skaistas masku lietas, bija tiešām arī, uz kādu svētkiem un tā. Man bija dzīvnieka maska, pati agrākā, kas bija pētiķīša maska. No papjemašē, bet viņa bija absolūti lakota. Kā absolūti nolakota, spīdīga, cieta tāda. Iekšpusē varēja redzēt, ka ir tas papjemašē, bet ārpusē, es tagad zinu, ka tas ir papjemašē, bet ārpusē viņa bija tāda, tādiem lieliem apļiem, paigiem sārtiem, kaut kādu zaļu cepuri. Es pilnīgi precīzi neatceros, bet pēkšņi ieraudzīju acu priekšā to, tā laikam ir agrākā maska. Ja tu tā runā par tādām maskām, tad man ir bijusi kaķa maska, suņa maska, un tad uz kaut kādu skolas pasākumu es biju kaut kāda zāļu vecene. Tā kā mums Imantā tur tāds burvīgs mežiņš ar visādiem melenājiem, brūklinājiem, tad es biju kaut kāda zāļu vecene ar tādu milzīgu zālāju mici galvā. Tāda bija laba. Un ja būtu masku kolekcija, nevis pūču kolekcija, iztēlojies mums es nezinu, vai kamerās var redzēt, gan jau kāda pūce kaut kur būs ietrāpījusi arī kamerās, bet mūsu ielēns pūces un pati galvenā pūce sēž rekur un runā, bet ja tu iztēlojies, ka pūču vietā būtu maskas, var iztēloties, ka pūču vietā būtu maskas? Aizņem daudz vairāk vietas. Tas skan arī, jā. Es pieļauju, ka tās būtu dzīvnieku maskas visticamāk. Un nevis tādā nozīmē, ka noraut dzīvniekam galvu, izbāzt un pielikt pie sienas, bet tās būtu droši vien ļoti meistarīgi darinātas dažādu dzīvnieku maskas. Jā, man, teiksim, šis te, dzīvnieku virziens man patīk labāk nekā, piemēram, tur kaut kādas tur šamaniskās vai... Man patīk paskatīties muzejā vai izstāžu zālē, piemēram, uz tām skaistajām Venēcijas maskām un tādām, bet vai es gribētu pati ar tādu maskoties, laikam nē. Pēc manas nejaukās dabas man drīzāk doktora maska piestāvētu ar garo knābu. Droši vien jau es piekrītu arī par dzīvnieku maskām, jo mūs jau velk vairāk pie dabas. Mēs tā tēmējam uz dabu, jā. Un tāpēc dzīvnieku maskas uzrunātu vairāk, jo dzīvnieku maskas būtu dabīgākas tuvāk dabai. Šīs maskas, tās Venēcijas maskas, tās, ko cilvēki darinājuši, tur, manuprāt, vairāk ir, lai paslēptu kaut ko cilvēcisku un parādītu kaut ko, kas ir ikdienā nesastopams. Mēs gan jau visi šajā vecumā atceramies dziesmu par dzejnieku, kurš rāva visiem maskas nost. Un tad tā slēpšana jau ir ne tikai fiziska, bet arī tāda, ka mēs ikdienā tomēr arī kaut kādas maskas, lai izdzīvotu šajā pasaulē, valkājam. Un tad ir tas jautājums, vai tā slēpšanās aiz maskas vienmēr ir tāda ļoti nosodāma lieta, vai mums tomēr tas, ka mēs savu kaut kādu būtības daļu aiz maskas noliekam, vai tas ir ļoti nosodām, vai varbūt reizēm tas ir tikai sociāli pieņemami, varbūt mēs tā kļūstam kaut kādā veidā par cilvēkiem kaut ko noslēpjot, nerādot visu. Man liekas, ka pats labākais piemērs, es tā iedomājos, ka, piemēram, pirmā maska, ja? Neskaitot bērndārs, bet pirmā maska varētu būt skola, kur visiem jābūt vienādi. Vismaz manā atmiņā ir no padomu laikiem, kad visiem jābūt vienādiem. Visiem jāuzvedās vienādi. Tas, kurš nevar, tam ir grūti. Jā, tas, kurš ļoti nevar, to aizsūt uz citu skolu. Bet tātad šī te pielīdzināšana. Tagad jau vairs ne, bet es vienkārši saku, kā vienkāršākais piemērs, tas ir maska. Pirmā maska, jā. Bērndārzā jau arī, jo tur jau var tomēr visiem jāuzvedās labi. Jā. Mājās var uzvesties kā grib, bet bērndārzā skolā jau ir tā.
Ir jautājums, vai tā ir maska vai tā ir loma. Bet tas jau savā ziņā ir viens un tas pats, ja tā skatās. Loma un maska. No jā. Skolnieciņš, maska, loma, balts blūzīti. Jā, tajos laikos visiem vienā bija arī jāģērbjās, jā. Mums jau vēl tika. Jā. Tev arī vēl tika formas? Tika, protams. Jā. Tagad jau arī ir formas. Tagad dažās skolās arī ir formas, jā. Savā ziņā tas pat ir labi, ja runājam par vai maskas ir labai slikti. Tās formas mēs esam runājuši. Tas dod spēlē dod noteikumus. Noteikumus un pieradina pie tā, ka noteikumi ir jāpilda. Tad, kad tās meitenes un puiši paspruka no skolas vaļā, tad jau tur vairs nebija ne to balto krādziņu, ne to smaku sapīto bizīšu. Tad bija no lādes laukā. Jā. Kamēr spēle notiek pēc noteikumiem, ja tas ir kāds kolektīvs vai tas tiešām mācību iestāde vai darba kolektīvs, kur tu zini, ka tu uzvelc savu darba formu, piemēram, ja tas ir tāds uzņēmums un tu esi šī uzņēmuma rūķītis, bet tajā pašā laikā gan šo grāmatu rakstot, gan vispār jādomā par tām maskām, par tiem cilvēkiem, tā nosacīti, kurus mēs deleģējam būt galvgalī un tā teikt mūs vadīt, bet tad, kad šādu vai tādu iemeslu dēļ kāda maska pakrīt nost un kad mēs redzam tās šausmas, kas aiz tām maskām slēpjas, un tad gan ir jautājums, cik un vai tas ir labi, ja? Un tad tu nesaproti, kurš ir bijis akls, vai tu pirms tam esi bijis akls, vai tev tagad murgi rādās. Un tas pats ir arī ar pazīstamiem cilvēkiem vai pat tā sauktajiem draugiem, kuriem vienā brīdī nokrīt maska. Un tu ieraugi aiz tās maskas slēpjamies vai man dieniņu ko. Un tad tu nesaproti, vai tu visu mūžu esi bijis ar klapēm uz acīm, vai tam cilvēkam, piemēram, pēdējā laikā kaut kas ir noticis. Maska uzliek vēl kādus noteikumus, kad tu ievēro kaut kādus noteikumus. Un var jau būt, ka reizēm arī tieši tā maska, ka es esmu tāds. Tas, ka es sevi pasniedzu. Es esmu tāds. Es gribu būt tāds. Nē, es gribu pasniedzu, ka es esmu tāds. Es gribu, lai jūs mani tādu redzat. Es gribu, lai jūs mani tādu redzat. Jā, varētu teikt arī tā. Un vai nav tā, ka reizēm tas, ka es gribu, lai jūs mani tādu redzat, tomēr izdara arī kaut ko labu. Ja es gribu, lai jūs mani tādu redzat, tad man ir tā jārīkojas. Un tad es varbūt pats nemaz neesmu tik labs, tajā dziļākajā būtībā, es neesmu tik labs, bet mana maska tāda ir. Un man ir jādara tas labais, un tad tomēr tā maska kaut ko arī iedzīgu sabiedrības labā. Kāds tas cilvēks tur iekšā, to jau ja tas cilvēks izdara kaut ko labu, tad ir labi, bet ja viņš tikai pasaka kaut ko labu, bet reāli neizdara, tad atkal sanāk šķēris. Tas ir krustcels atkal, pa kuru ceļies, var jau būt, ka maska iespaido tik pozitīvi, ka viņš arī izdara labi, viņam mainās arī apziņa. Un beigās tā jau vairs nav maska, viņš šo lomu pieņem un varbūt turpmāk arī dzīvot tā. Man, piemēram, liekas arī svarīgi tas, vai cilvēks ir introverts vai ekstraverts. Arī tas, manuprāt, ļoti lielu lomu spēlē, jo ekstravertie cilvēki, man liekas, sevi izliek uz āru un viņš baigi nevar sev to masku uzlikt. Bet tā kā latvietis ir lielākoties tas introvertais, un tad viņš tomēr ļoti domā, ko teikt, kā teikt, kam teikt. Viņš tomēr uzliek to masku sev, man liekas. Un tikai tad, kad viņš ir iepazinis otru cilvēku, tad jau tā maska pamazām tiek noņemta un atklājās tā īstā daba. Vai arī latvietim introvertajām mājās pie sienas ir masku kolekcija? Masku kolekcija. Un atkarībā no situācijas viņš vienu uz ģīmi un divas somiņām. Un viņš dodas dienas gaitās. Vai no arī tā? Paplašinātā garderoba. Jā. Telefona vāciņa, ja? Jā. Telefonam vāciņš arī ir maska. Vai ikaram?
kādā brīdī grāmatā ir maska. Tad Dacei vispirms mazliet jāpasaka, kas ir Ikars. Jā, kas tas tāds ir? Ikars ir galvenais varonis. Patiesībā galvenie varoņi ir divi. Ikars ir salīdzinoši, ne ļoti jauns, bet arī ne vecs, tāds Mana vecuma. Apšurpu turpu. Jā, apšurpu turpu Ikars, vienmēr sakot, fotogrāfs dokumentālists ar ļoti asu redzējumu un dziļu. Un tad mums ir krupis, mistisks, vai mistisks, vai mitoloģisks, vai reāls, vai metafizisks. Tu zini, personāžs ar lielu naudas maku un ļoti plašām interesēm. Un tā viņi tur iedarbojās caur tai grāmatai. Vai Ikaram ir maska? Man liekas, ka nav. Man liekas, ka nav. Ikaram ir savas pārdomas un Ikaram ir savi demoni, kas viņam varbūt mudina darīt to vai citu vai kaut ko un šādas tādas bērnības atmiņas, kas varbūt viņu grauž. Bet man liekas, ka viņam kā reiz maskas nav, jo viņš bildējot citus ļaudis tik ļoti šīs maskas ir atskatījies, ka viņam nav rūmas tai maskai. Viņam fotoaparāti, siksnas un zipspuldzes un somas, un kur tad viņš to masku liks? Nav laika tam. Jo viņš ir vērotājs. Laika vērotājs. Viņš ir vērotājs, viņš ir hronists, un pēc būtības viņš jau neiespaido. Lai gan, tu zini, katrs skrikumiņš noteiktā laikā un noteiktā vietā, katru bija par tiem maziem cinīšiem. Kuri gāž lielos azumus, bet man jau zin, kā liekas, ka arī tas fotoaparāts varbūt jā, ir kā maska, vai ne? Vai, teiksim, ja es eju pie cilvēka kā žurnālists, tad arī tā ir mana. Tev ir vieglāk. Man ir vieglāk, jā, nekā iet pie cilvēka. Jā, tā ir taisnība. Būt žurnālistam tas ir vieglāk nekā vienkārši sarunāties. Es zinu, ka es pat vairāk kārt esmu slēpusies aiz fotoaparātu, tad, kad Dievs pasaka, tu aizēji uz kaut kādu ļoti saviņojošu pasākumu vai nedod Dievs vēl uz bērēm. Un tad tas fotoaparāts ir ideāli vietais, kā paslēpties, lieta un lieta. Tad mēs varam pieskarties pie tā, cik ļoti cilvēka raksturu iespaido viņa vārds. Un beigās sanāks, ka arī tā ir maska, ko iedod vecāki savā ziņā. Jo mēs ļoti esam sastapušies ar to, ka viena vārda nesētāji, vai pilnīgi atšķirīgi cilvēki, bet viņiem ir kopīgs iezīmes. Gan raksturā, gan uzvedībā, un nereti arī pat izskatā. Jā. Nevar teikt, ka visi Jāņi ir tādi. Būtu sarežģīti. Nē, nav, bet kaut kas, ja iedziļinās, ir kopīgs, tur tā ir. Vārds noteikti ir aizsāks. Vārds ir. Otra lieta ir uzvārds cilvēku, tā ir dzimtes maska. Loma noteikti arī. Jā. Te ir mans vecais stāsts par manu uzvārdu, kā tas ir atgūts un kā tas ir iespaidojis mani. Bet es domāju, ka jā, tāpatās kā vārds, tā arī uzvārds ir. Vai sievietēm būtu jāmaina uzvārds, tad, kad viņa apprecās? Viņa pieņem vīra dzimtes. Zini, jā un nē. Man vislabāk patīk tomēr tas ceļš, ka ņem klāt savu svītriņu, saglabājot abu dzimtu, gan jaudu, gan mantojumu, gan visu. Jo tā vienkārši pārvilkt krustu, nē, tas tā kā nē. Ņemot vēl vērā to, ka mūsdienās ir sevišķi mūsdienās, ka tas bērnu skaits ģimenē nav liels un ka visbiežāk, agrāk jau vai ne, kā mēs vēl vakar runājām par to, par mūsu pašu manu dzimtu atpakaļ ņemot laikā. Tātad, kā bija pierasts, vecākais dēls manto mājas, otro dēlu skolo, trešais dēls mācās vai no amatu vai
vai kara klausībā, un tad, ja tur vēl kaut kādi, tad tiem ir jāiet iegātņos, jāprecās ar bagātām saimniekmeitām un tam līdzīgi. Notiecīgi, ja ir meitas, tad meitas tiek izdotas pie vīra, un viņām tiek izmaksāts pūles, klasiskā līdumnieku schēma, bet ne tikai līdumnieku, bet tāda tā schēma arī ir bijusi faktiski, liekas, gan Ziemeļa Eiropai, Ziemeļvalstīm, gan mūsu platuma grādos, gan Vecā Eiropā. Šī pat schēma ir darbojusies. Bet, ja mēs ņemam tagad uz mūsdienām, tas ģimenes nav tik lielas, nav jau vairs to 3 dēlu un 5 meitu un vēl kaut kā. Un tad, ja tu pilnībā nomaini uzvārdu, tad faktiski šis zars vai šī dzimta kā tāda beidzās ar to. Tad man liekas, ka jēdzīgāk ir tā kā iet kā šī te ģermāniskā vai angliskā vai kāda tur arī, faktiski Vecā Eiropas tradīcija, ja, kā caur svītrīm. Bet, kā es iedomājos, es esmu tas gadījums, kad ir caur svītriņu, vai ne? Bet meitai ir tēva uzvārds. Bet es iedomājos, ja būtu meitai dubult uzvārds, un tad viņa apprecas, tad viņai ir 3-kāršs uzvārds. Un tad ir kā spāņiem, kuriem ir tie šausmīgi garie, kur viņi vairs neatceras visu, kur ir visi tie 30 vai cik tur tie uzvārdi, Jose Ortega, Garcia. Kā viņi dabū iekšā tā vienā mazajā pasītē to visu? Nezinu. Tas ir labs jautājums, ar cik maziem burtiņiem. Bet redz, cik nopietni tai lietai viņi pieiet, ja tātad sev ikdienā vilkt līdzi, apziņā savus senčus. Ja jums katram būtu jāpaskat 3 lietas, bez maskām, par ko ir romāns? Prātā nāk dziesma 3 lietas, man zaļu skapītis, tā. Sabojāt iztēli. Tu sāc ar 3 lietām. Piedziedām nodziedāt? Var arī piedziedāt, Jā. Es teiktu tā, viena līnija noteikti būtu būt citādam. Ko tas nozīmē pašam un citiem? Otra lieta varētu būt mīlestība. Bez maskām. Un 3. lieta būtu uzticība savējiem, par spīti visiem, kas noticis. Un tagad No manas pirmā lieta ir sevis izzināšana. Jā, tas, es domāju, ka grāmatas abu galveno varoņu, kā tu teici, dzīve ir tieši pilna ar šo te vektoru, virzienu, ka sevi ir jāizzina, kas es esmu, kāds es esmu, kāda ir mana vieta sabiedrībā. Otra lieta varētu būt tehnoloģijas, kas man patiktos pieminēt. Un arī te mēs esam runājuši ar Daci, ka tehnoloģijas jau nevar būt sliktas. Pašas par sevi ne. Pašas par sevi ne. Lielākā problēma šobrīd ir tas, ka tehnoloģijas tiek izmantotas pret pašiem cilvēkiem. Bet ar tām varētu darīt ļoti daudz labas lietas. 3. Man atņēma. Es jau arī gribēju pieminēt mīlestību. Tas bez tā, man liekas, kaut kā nekur. Ja savēlk visus tumšos mākoņus sev apkārt, tad kaut kur jābūt arī kaut ko gaišam. Atbildība par tiem, ko pieredzina. Jā. Nauda, vara, mīlestība. Jā, ārpus tā mēs te par tādām cilvēciskām lietām, bet vēl viena stīga noteikti būtu, tas, ko es jau kaut kad sākumā minēju, kas rausta diedziņus. Varbūt ne gluži sazvērstības teorija līmenī, bet par lielajām spēlēm un dievu raustīšanu. Kāda tev bija sajūta izlasot grāmatu? Pirmā sajūta? Man šķiet, ka es esmu atgriežusies savos 20. un lasu Kastaņedu. Labi. Jo tad, kad man bija 20, tad vienu brīdi mēs ļoti intensīvi lasījām Kastaņedu par sapņu staigāšanu, par sapņu ceļošanu, par sapņu pārvaldīšanu. Es teiktu intriga. Tāda, ka ir tā
ir tā intriga, gribas saprast, kāpēc notiek tas, kas notiek. Man arī šobrīd ir tā, ka es nevaru sagaidīt, kad es paņemšu, kad es atkal varēšu, kad es varēšu izlasīt līdz galam un saprast, ko tas Krupskis perina, ko viņš grib izdarīt. Mēs tiekamies 17. novembrī 16 minūtēs. Tā, lai maģiski mazliet. Tad arī būs tālāk. Kur mēs tiekamies? Grāmatnīcā Globus, Vaļņu ielā. Vecrīgā. Vecrīgā. Jā. Maskosimies Vecrīgā. Maskosimies.